veidotu kādu koalīciju ar tiem, kas izveidoja valstiskuma praida koalīciju Rīgā. Mūsu uzdevums ir apvienot tautu, mūsu uzdevums ir apvienot cilvēkus, kas saprot un tic tam, ka tikai izveidojot profesionāļu valdību ar cilvēkiem, kuriem ir īsta pieredze biznesā, vadot dažādas organizācijas, mēs kaut ko varam mainīt. Mums ir cilvēki, kas ir ieguvuši labas izglītības ārzemēs, kuriem ir labas pieredzes vadot lielus uzņēmumus. Šādus cilvēkus mums vajag valdībā. Mēs nevar būt tā, kā apskatieties Briškens, kurš bija satiksmes ministrs, sačakarēja visu Air Baltiku, Real Baltiku, būdams ierēdnis šajā amatā. Pēc tam, kad viņu izmet ārā no ministrijas, viņš netika padzīts no politikas. Viņš atgriezās Saeimā un kļuva par Tautsaimniecības komisijas vadītāju. Tautsaimniecības komisija ir virs ministrijām. Saeima ir virs ministrijām. Tas nozīmē, ka nevis viņš tika padzīts par sliktu darbu, bet viņš atbild par visu tautsaimniecību. No ko? Ja šādi cilvēki šodien atbild par mūsu valsts tautsaimniecību, tad nekas labs nebūs. Un kā jau es teicu, mums ir ārkārtīgi svarīgi, lai latvieši, krievi, ukraiņi, poļi, ebreji, visu tautību pārstāvji, pilsoņi, kas Latvijā var balsot, apvienotos. Mums ir nepieciešama vienota nācija. Kamēr latvieši, krievi strīdās savā starpā, Latviju pārpludina migranti no trešām pasaules valstīm. Mēs nevaram apstādināt procesu, kad Latvijā brīvi var iebraukt cilvēki no citām pasaules valstīm, jo mēs esam Eiropas Savienības valsts, mēs esam Schengena valsts. Un likums nosaka to, ka mēs nekontrolējam vairs ārvalstniekus, kas iebrauc no citām Schengenas valstīm, un mēs varam brīvi ceļot. Līdz ar to vienīgais, ko mēs varam izdarīt, nevis sekmēt šo nelegālo migrantu iekļūšanu Latvijā, bet strādāt pie tā, lai Latvijā ieplūst lielas investīcijas, lai šeit nāk nauda, lai šeit būtu darbs, lai cilvēki varētu šeit strādāt, pelnīt un attīstīt šo valsti. Un tad, ja šajā valstī būs daudz jauni, lieli projekti, daudz jaunas rūpnīcas tiks būvēts, tad cilvēki teiks, mēs gribam dzīvot šeit, un daudzi gribēs atgriezties. Bet to nevar panākt tad, kad cilvēks atbrauc, pastaigā pa tukšo Rīgu. Jā, tagad ir Rīgā daudz cilvēki, bet, kā jau es teicu, esošā valstiskā praida koalīcija, tas nav viņu nopelns, ka šodien spīd saule un ka vasarā cilvēki vienkārši tiešām ceļo vairāk. Ziemā mēs redzēsim, ka Vecrīga atkal būs pustukša. Protams, es darīšu visu Rīgas domē, lai situāciju mainītu, lai būtu vairāk turisti. Bet jautājums ir tāds, ko teiks visi pārējie? Jo daudziem nav ideja, ko darīt, kā veicināt turismu. Jo katrs turists, man tikko bija saruna ar vienu kundzi tieši par ekonomiskiem jautājumiem, un es teicu, mēs esam mazapdzīvota valsts, mēs esam par 1/3 mazāka nekā Nīderlande. Mums ir 64,000 kvadrātkilometru, Nīderlandē ir apmēram 40,000 kvadrātkilometru, bet mums dzīvo apmēram 1,8 miljonu iedzīvotāju. Nīderlandē apmēram 18 miljoni. Tātad viņiem ir 10 reizes vairāk cilvēku un 10 reizes vairāk nodokļu maksātāju. Un mums jādara viss, protams, mēs nevarēsim salīdzināties ar citām vēl lielākām valstīm, bet mums ir svarīgi, lai mūs būtu vairāk. Un pirmais, kas būtu jāpanāk, ir jārealizē tāda politika, lai Latvijā dzimtu vairāk bērni, un otrs, lai tie, kas ir aizbraukuši un ir gatavi atgriezties, lai viņi atgrieztos. Bet priekšnosacījums ir ekonomiskā izaugsme, ir jābūt skaidram plānam, ir jāsēž ar Latvijas biznesu, ar Tirzniecības rūpniecības kameru, ar darba devēju konfederāciju, ar visiem šiem Latvijas uzņēmumiem, lieliem, maziem, vidējiem pie viena galda un jāsaka, vajag vairāk projektus, vairāk investīcijas, vairāk attīstības, jo katrs turists, kas ierodās Latvijā, kas ierodās Rīgā, viņš iztērē naudu. Iet McDonaldā, viņš nopērk kaut ko, uzreiz ir PVN, valsts saņem no tā PVN. Strādnieks, kas tur strādā, samaksā valstī sociālo nodokli un iedzīvotāju ienākumu nodokli. Tieši to mēs reāli varam darīt, bet mums vajag, lai tā nauda vairāk ienāk ekonomikā. Jo es esmu kategoriski pret to, ka mēs ceļam pensijas vecumu. Mēs nevaram. Tas ir principā būs genocīds pret Latvijas tautu. Es esmu kategoriski pret to, lai mēs celtu pensijas vecumu.